Bet trešā lieta, ka mēs daudz nākam no salauztām ģimenēm. Daudz jūs tādi esat. Kur nav bijis tēva mīlestības, nav bijis māte, varbūt nav bijis brāļi, kuriem jūs iemācījušies dalīties. Tad Dievs ir radījis jaunu ģimeni, kurā ienākot jūs varat tapt dziedināti. Man, teiksim, ļoti daudz māsas tagad ir, ļoti daudz brāļi. Jā. Un arī tev. Tev tas viss var tikt dots. Tas, ko es nesaņēmu, teiksim, no savas ģimenes, teiksim, vai no savu tēvu, jā, vai savu brāļu, es varu saņemt citur. Es, teiksim, nekad no savas māsas neko nebiju saņēmis. Tāpēc, ka man nebija māsas. Bet tagad man ir daudz māsas, no kurām es saņēmu gan mīlestību, gan prieku, gan dažādas interesantas lietas. Jā, un tas ir labi. Un tēva un mātes atstātos Dievs vienmēr pieņems. Ir vairāk apsolījumi tieši uz vientuļiem cilvēkiem Bībelē. Īpaši daudz uz vientuļiem cilvēkiem vērst apsolījumi. Viens no tādiem ir, mēs lasīsim to, bet vairākas lietas, kur Dievs saka, ka viņš neatstum, pat ja tēvs un māte atstum. Jo tas ir ļaunākais, kas cilvēkam būtu atstumtība. Kas ir elle? Tā ir vieta, kur tu esi atstumts uz mūžiem no savu radītāju un no saviem mīļiem. Tā ir atstumtība, trakākais, no kā rodas stress, dumpis, mazvērtība, ienaids, ļaunums. Tas viss nāk no atstumtības.